Sveiciens, Pāv, bet šūta raundā Siliņš un Kugrāns atpakaļ. Čau, Rudolf. Čau! Bet mēs atkal pagājušajā nedēļā mēs bijām divi tādi. Šonadēļ mums atkal ir viesis, un tas ir basketbolists Mārtiņš Laksa. Čau, Mārtiņ! Sveikungi! Kā iet? Labi. Tas standarta jautājums jāuzdod tomēr sākumā. Kā septembris silts? Augsts laiks tik tālu. Jūnijas bija augstāks. Labāks par jūniju viennozīmīgi. To vasar ievalkas, jā. Bet, pagājušo reizi, kad tikāmies, vēl nebija noskaidrota Eiropas čempioni, tagad tie ir noskaidroti, un plus tūlīt jau sāks klubu sezona. Tā kā ļoti iespējams, kāds mūs klausās vai skatās, tad, kad jau ir sākusies. Latvijas klubam šodien sākās tieši, kad mēs ierakstām Ziemeļa Eiropas līgu Valmierē sākās šodien. Tā kā parunāsim gan par Eiropas čempionātu, tur noskaidrotiem uzvarētājiem, gan tuvojošos klubu sezonu, un, protams, par Mārtiņu, bet tas tūlīt jau pēc mazas reklāmiņas. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Mārtiņ, jā. Es tikai gribēju Mārtiņai, pirms mēs sākam ar jautājumiem tev. Cilvēks, kur tu iznesi LBL finālā, tagad ir treneru asistents NBA, vai to tu redzēji viņu? Ko jūs kā Valmiera iznesāt LBL finālos? Atceries VFA Bostiks? Jā, atceros. Viņš tagad ir kam asistenta koči? Viņš šodien tika pasludināts. VFs ļoti labi ielika. Bostiks, jā. Ja es uzdodu jautājumus, es tikmēr atradīšu. Viņš tika apstiprināts par NBA komandas asistentu kā otro. Nē, droši vien ceļvedis Mārtiņ to, jā? Karjerē. Jā. Nākamajai karjerē. Skatīsimies, soli pa solim pagaidām. Houstons Rockets, Durant trenēs. Durant trenēs, jā. Okay. Neslikt, jā, vēl Polijā vēl ir dabūt pret viņu spēlēt. Vēl arī Aseko ārkā bijām, jā. Tā kā. Klausies, bet ir septembris, vidus, tuvojas oktobrs, un tu esi mājās. Kas par lietu? Jā, kaut kā tā ir sanācis. Tie, kas, protams, seko līdzi basketbolam, droši vien, jā, pamanīja, ka kādu brīdi kandidēju izlasē. Sports ir sports, diemžēl traumas ir neizbēgams, un šoreiz tas skāra mani. Un, jā, tagad tāda, nevarētu teikt, piespiedu atpūta, bet nedaudz atpūta no tāda tradicionāla basketbola sezonas. Jā, nedaudz varbūt neesmu pirmssezonā, nesākās līdz sezonu, nav tie stresi, ka jābūt līmenī un tādā ziņā, bet ir citas lietas, citi izaicinājumi. Tagad, aktīvs rehabilitācijas process pēc traumas, kā jau minējām. Izlases treniņā, satraumējos, saplēs 2 saites plecā un neko darīt. Tagad dzīvoju tālāk, nedaudz citādākā ritmā. Kā tev tas notika? To bija spēlējām 5-5, treniņā gatavojāmies iepriekšā dienā pirms pārbaudas spēles pret Lietuvu. Kaut kādas spēles situācijas, spēlēja aizsardzībā, sēdzu Dāvi, tādu pindaunā no stūra, Kristaps lika bloku un kaut kā neveiksmīgi, mēs sadūrāmies. Es ar plecu gāju, spiedu cauri bloku un kaut kā Kristaps lika bloku un es neredzēju, jo tā laterālā kustībā biju un kaut kā neveiksmīgi sanāca. Tu neesi pirmais, kurš izlasē līdzīgā situācijā arī sēdzot un gar lielo spēlētāju, ejot ārā plecu satraumējis. Kurš tev vēl? Mans brāčkar pirms 2017. gada. Toreiz pret Mārtiņu mēju ar plecu. Mārtiņš ir liels vīrs. Kristaps, protams, nav mazāks, bet Kristaps vēl garāks. Varbūt ir problēma. Pret tik gariem es nebiju vēl caur sītas bloku. Atradām problēmu pret pārējiem. Viņš garākais, ko tu spēlēji? Tā ir auguma ziņā. Es domāju, ka noteikti pret. Arī, jo ne? Es domāju, ka viņš noteikti ir garākais tā. Neko darīt. Ir kā ir jādzīvo tālāk. Jā. Un kā tas klasiskais jautājums, kā tev bija skatīties no malas izlasi Eiropas čempionātā? Protams, ļoti gribējās būt sastāvā, nemelošu. Gribēju cīnīties līdz galam par vietu 12. Kaut kādā ziņā es ticu, ka es tur varētu būt un varbūt būtu bijis, zinot, kāds mums tomēr bija tas iztrūkums mazo uzbrucēju pozīcijā. Es nesaku, ka es būtu spēlējis 20-25 minūtes, bet es ticu arī tā kā izlašu logos bija, kad sevišķi mēs Rodions spēlē, ka es, protams, ar gaidīju, ka viņš būs atpakaļ. Es tā ar mērķi iekšējā gribēju būt viņam backups, nāk no soliņa palīdzēt un
es ticu, ka es to varētu darīt. Jā, kā minēja, šī pozīcija, diemžēl, bija tāda mums švakāka. Viņi nebija. Nu, nebija pozīcijas, beigās nebija. Beigās sanāk, ka principā nebija, jā, un domāju, ka es pietiekami labi sev parādījis Lukam šajos izlašu logos, ka es spēlēju līdzīgā manierē, un jā, diemžēl, nemeloši bija diezgan sāpīgi sākumā, saprast, kā ies šis pasākums gar degunu, sevišķi Rīgā, mājās, un tas bija kaut kas tāds, ko gribējās vismaz vienreiz dzīvē ierakstīt savā CV, Eiropas čempionāts, vēl pie tam mājās, un tas būtu tiešām kaut kas tāds, ko, apmēram stāstīt mazbērniem, pēc nezinu cik gadiem, bet tas jā. Bet, diemžēl ir kā ir, un tagad, jā, nedaudz citādākā veidā dzīvojos, darbojos, un lēnām cenšos gatavoties sezonai, kas man iesāksies droši vien kaut kad ap decembri, es tā visdrīzāk domāju. Es ceru kaut kādu. Tās prognozes. Tas tāds plus-mīnus prognozes. Ja es ticu, ja man būtu klubs, tad droši vien man steidzinātu, un es kaut kādu tur novembra sākumu teorētiski varētu būt atpakaļ, bet es ceru, pamazām būtu galvenais sadziedēt visu līdz galam plecu, tomēr labā roka, metiena roka, un gribās būt veselam ne tikai basketbola laukumā, bet arī vienkārši pēc tam pa dzīvi, lai nav nekādu komplikāciju, sarežģījumu. Klau, vēl par Eiropas čempionātu. Tev bija iespēja skatīties no malas, bet tu pats biji tajā procesā iekšā. Tas zaudējums Lietuvai 8. Un kopējā bilance tātad 3-3, 12. vieta. Varējām sasniegt to 4. finālu. Kas tavuprāt pietrūka? Es ticu, pie kaut kāda apstākļu sakritības mēs noteikti būtu sasnieguši. Jā, vislielākais zaudējums noteikti bija Rodions, līdz ar to pajuka manā skatījumā, kā minēja, es biju tur drusku vairāk klāt un tajā virtuvē, bet līdz vēl tām gatavošanās pārbaudas spēļu fāzei viennozīmīgi mēs gaidījām atpakaļ Rodionu, jo tas viss tā viņa klātbūtne papildina tikai to bildu, un līdz ar viņa izkrišanu tur nedaudz palika principā daudz grūtāk būvēt to pašu Lukas Banki sistēmu, to izpildījumu, un es domāju, viņš bija tāds lielākais noteikti, tas, kas mums pietrūka, bet varbūt pie kaut kādas nedaudz veiksmīgākas snieguma tāpat spētu varbūt pārspēt Lietuvu, bet es domāju, šajā gadījumā, nav jau arī slikti. Tāda ir realitāte, un, protams, mums te visiem daudziem faniem, atbalstītājiem jau bija te skaļi saukļi. Mēs tulīt pa medaļām cīnīsimies un ambīcijas lielas. Protams, tas varbūt nebija tā kā 2009. gadā, kad bija tās sauklis labi zināmais, ko es neminēšu tagad, bet... Tas lamu vārds tas mazliet. Tagad jau, principā, palama, jā, bet lietuvieši var parādīt, ka viņi ir līmenī un māk spēlēt basketbolu. Es domāju, ka nevienu nevar noniecināt šajā Eiropas čempionātā. Te bija pietiekami daudz pārsteigumu, par kuriem, es domāju, jūs jau esat runājuši, un vēl var runāt ļoti daudz, un kādu labu laiku to neaizmirsīs. Tā kā es uzskatu, ka mēs gan adekvāti nostartējām kopumā, bet nevarētu teikt, ka ideāli, ka bija tā saucamā, Luka Banki Magic, un tur viss sanāca tā kā pasaules kausā, bet tāda ir realitāte, un es domāju, ka mums nav par ko kaunēties šajā brīdī. Klausies, Dārs daudz spēlēt, bijis daudz spiests spēlēt tajā 3. pozīcijā. Iedod savu skatījumu, kā viņam tas izdevās, jo viņš tomēr ikdienā nespēlē 3. pozīciju. Viņš ir būtībā garais spēlētājs 4. pozīcijā. Cik tas ir vispār grūti tā pārorientēties no vienas pozīcijas citas? Es pieļauju, ka tev arī ir tomēr, tev otrā virzienā iespējams kādreiz ir sanācis kaut kur pa garo, varbūt uzspēlēt kādu, vismaz kādas epizodes. Es jau gana daudz spēlēju, arī pat 4 pat bija sezona Ungārijā, kur es tikai kā 4 biju parakstījis, kā, piemēram, kaut kāda pieredze man ir, bet, protams, es neesmu izteiks ne tu 4. numurs, kaut kāds fake fort, vai var nosaukt, man var ielikt kādos epizodēs. Cik ir vispār grūti tās pozīcijas mainīt? Es domāju, tā atšķirība nav tik liela, tik milzīga, bet, Dāvim tā priekšrocība ir vairāk, gan tas, ka viņš ir fenomenāli kustīgs priekš tā auguma, kas viņam ir 208, 209, un nemaz nerunāsim par viņa metienu, kas ir NBA līmeņa nepavēlēt, viņš tur spēlē un metis ir fantastiski procentu. Es domāju, viņam vieglāk spēlēt pa 4, tieši tāpēc, ka viņam ir šis ātrums, arī gana liels atletisms, un parasti 4. numuri mēdz būt nedaudz lēnāki, garāki, un tajā brīdī Dāvs arī tās priekšrocības sev rada un spēj izmantot.
Un, jā, cik es redzēju, Eiropas čempionātā viņš iesāk vairāk spēlēt, pat 3, bet tomēr uz čempionāta beigām viņš tomēr tik vairāk spēlē, tik iespēlēs pa 4. pozīcijā, kas tomēr ir vairāk tāda viņam tā dabīgā pozīcija. Bet es domāju, ka tas savā ziņā bija arī piespiedu kārtā, jo Gražulis izkrita un tad tā rotācija mainījās. Viņa redzēja, ka Dāvs ir rebounders. Nē, un mēs arī labāk spēlējām ar to mazo sastāvu. Jā, viss kopā, tādā ziņā, protams, kā es minēju, viņš ir ļoti mobils, ļoti ātrs spēlētājs, un tā kā 4. pozīcijā viņam, man liekas, pat ir noteikti vairāk priekšrocību šādā ziņā, un tās dažas spēles viņš vienkārši nospēlēja tiešām fenomenāli, uzskatu. Jā, viņam bija tie double un bloķētie metieni aizsardzībā, viņš tiešām... Jā, man liekas, Dārsta pēdējos gados ir mainījis mazliet to narratīvu, kas iepriekš bija izplatīts, ka viņš nav uz aizsardzības nāc basketbols. Viņš īstenībā ļoti labi var nospēlēt aizsardzībā, ja viņam, tā teikt, iedod to misiju. Tā narratīva bija vienkārši izstrādājusies NBA. Tā kā... Būt, jā. Būt. Skatīsimies, kā jums šogad Eirolīgā aizsardzībā. Jā. Bet par izlasi tu teici, ka nospēlēt lielo Eiropas čempionātu kaut kādu turnīru, tas tāds, ko pastāstīt mazbērniem. Kā tu skaties tagad, tur viss izlasē mainās, jauns treneris. Tu neesi vairs jaunais, tad, kad tu dziedāji VF video klipā, tu biji jaunais. Tagad, ne? Kā tu skaties? Tagad vairs nedziedāt. Ir iespēja, domā, vēl aizbraukt kādu no lielajiem turnīriem ar izlasi? Kā skatītājiem noteikti. vai dziedātājiem. Kā dziedātājiem, himnas dziedātāji visi tagad ir skatītāji. Pareizi, jā. Bet nē, tā reāli skatoties. Kā tu vispār skaties šīm lietām? Tomēr jau pieredzējis spēlētājs ar kaut kādu droši vien tādu realistisku dzīves skatījumu. Tu tā arī skaties, vai tu tomēr ej uz to nometni tur ar to sapni, ka tu tiksi, pat ja tev tur pēc tā status varbūt ir kaut kāds Rodions priekšā un vēl kāds priekšā? Par nākotni vai pagātni tagad? Nē, droši vien par nākotni. Ja mēs pieņemam, ka tagad nākamais lielais turnīrs varētu būt pasaules kauss, ja mēs tam kvalificētos. Tūlīt jau sāksies kvalifikācija. Jā, tas ir 2 gadi, tev šobrīd ir 35. Varbūt, es nezinu, mēs nemaz nezinām, neesam tev paprasījuši, vai tu vari pār plānu spēlēt tik ilgi. Nē, es vismaz pagājušā sezonu savos 34 jutos tikpat labi, ja ne pat labāk kaut kādos 27, 28. Tāds savā ziņā viennozīmīgi kaut kāds rādītājs man pašam sev un plānoju spēlēt tik ilgi, kamēr nav kauns par to un var izdarīt laukumā principā tās pašas lietas, kuras šobrīd. Bet šobrīd neesmu par to domājis. Pagaidām soli pa solim jābūt tagad veselam un jāielec braucošā vilcienā sezonā, un tad var lēnām garā skatīties, domāt, tur var sapņot par. Bet tāda vispār attieksme, labi, tu visticamāk novembris, tas ir novembrī pirmais, vai novembrī, ne? Jā, bet skaidrs, ka atkal uz logiem, bet piemēram februārī tevi aicina uz izlašu logu, tu savā galvā, tu no savas puses piekrīt un brauc? Es domāju viennozīmīgi, ja vien nav kaut kādas ārkārtas situācijas, vai es esmu tikko, teiksim, aizbraucis uz klubu, viņi man tur saka, lūdzās, nē, Mārtiņ, nebrauc, paliec, gatavojies, mums te tur vajadzīgs jaunas iestrādes, kaut kas tāds. Starp citu, es piedalījos to pārtrauc, es dzirdēju šo par Strautiņu, ka viņš apmēram novembra vidū varētu atgriezties laukumā, bet diez vai klubs viņu gribēs laist uz novembra logu, jo viņš tikko būs atnācis no smaga savainojuma. Tā kā tas arī ir cits izaicinājums, un Strautiņu sakarā sevišķi, protams, viņam ir, nemaldos, 2 gadu līgums. Vēl 2, laikam, jā, un tad tā kā viņam tāpat ir svarīgāk šobrīd arī jau. Ja viņš nebūs 100% gatavs uz sezonas sākumu, visdrīzākais kāds varētu būt, es nezinu, protams, bet viņam svarīgāk būtu pamazām iesākt, atgriezties apritē, un tad tālāk jau var domāt par izlasu un vispārējo. Starp citu, treneris Alonso, jaunais treneris, viņš arī bija kaut kādu laiciņu pie izlases, kamēr jūs trenējāties un gatavojāties. Viņš arī kaut kā aprunājās, vai viņš kaut kā iesaistījās tajā procesā ar kādu individuālu, varbūt ar tev kaut ko parunājāt? Vienreiz, pārminu, pāris vārdus parunājām, kaut ko, prasīja man, nemaldos par pieredzi Spānijā, kas ko kā. Vienkārši par sajūtām, iespaidiem. Tāda patīkama iepazīšanās, tāds patīkams solis no viņa puses manā skatījumā, jo skaidrs, ka es tur nebiju hierarhijā tur pašā augšgalā, bet un tā patīkama ar citiem spēlētājiem. Bija lietas, kur sāku, tu esi spēlējis? Jā, zināju, ka esmu spēlējis, zināju, kur es iepriekš esmu spēlējis kaut kādas lietas niansītas, un tādā ziņā tiešām patīkam pārsteidz, ka viņš bija informēts. Jā, zināju arī vārdu uzreiz, nebija problēma izrunāt. Es jau saprotu, ka viņš līdzīgi kā Luka Bankai, kad viņš ir tāds, kurš būs,
jāiedziļinās, man liekas. To mēs varētu vēlēties no izlases trenera. Jā, bet ne visi, tādā ziņā, ka viņš zina visus, man liekas, arī jau tagad, bet tas ir labi. Jā. Tāds viņam darbs arī tāpat laikā. Viņam, ienākot pavisam svešā basketbola virtuvē, viņam tomēr ir jāmēģina iepazīt no malas. Un ar kaut kādu tādu svaigu skatījumu. Tas mums noteikti palīdzēja saistībā ar Luku, kad viņš pievienojās. Bet nebija tāds sajūta, ka beigās jau tomēr viņam ienāca ar svaigu skatījumu, bet viņš tomēr izveidoja tos savus kaut kādus stereotipus vai savu kaut kādu to kastīti, kurā viņš varbūt nelīdz galam laid iekšā visus. Es domāju, bet tas, laikam, droši katram trenerim. Es domāju, pirmkārt, tas ir katram trenerim ir savs redzējums, savu basketbolu vīziju, kaut kāds ideālais sadalījums, teiksim, pa pozīcijām, pa rotācijām, pa kaut kādām lietām, pa savu redzējumu. Nepavēlti ir treneri, kas spēlē ar 7, 8 spēlētājiem tikai. Finālā Eiropas čempionātā. Viens tāds treneris bija. Arī tas arī bija manā prātā, runājot par šo tēmu. Augstākā līmeņa treneris. Bet, piemēram, kā spēlētājiem, kas tev ir svarīgi no izlases trenera? Ko tu gribi, kāds ir tas izlases treneris? Īpaši tagad, kad ir tie īsie sabraukumi, logi sezonas laikā. Man liekas, tieši Luka bija ideāls tādā ziņā pats par sevi. Manā skatījumā trenerim jābūt 3 galvenajām lietām. Viņam jābūt pirmkārt basketbolu, tām zināšanai, izpratnē, sapratnē, taktiskai zīmē un visu saistībā ar basketbolu. Tad ir līderdotības, un līderdotības viņam tiešām ir fantastisks, fenomenāls. Es tā tomēr 15, 16 gadēs muguras ar sezonas profesionālā basketbolā man ir ar ko salīdzināt. Un var redzēt, ka viņš ir Eirolīgas treneris. Jūs droši vien pa televizoru skatoties arī dzirdat to viņu. Tas spēj motivēt, uzvilkt. Tas ir vajadzīgs. Tas ir harizmātisks arī. Jā, un trešais, tas ir psiholoģiskās dotības un tāda harizma, ka viņš māk pieiet, parunāt ar spēlētājiem, atrast kaut kopīgu valodu. Un es domāju, tādā izlašu periodos viņš ir, man liekas, ideāls treneris, jo parasti, par laimi mums Latvijā uz Latvijas izlasē, cik es zinu, neviens spēlētājs nenāk kaut kādām pārlieku milzīgām ambīcijām un ego, ka viņš tagad nāks te un pierādīs sevi, lai parakstītu kaut kādu līgumu. Te ir Latvijas izlase un visi kaut kā to ego māk nedaudz palikt maliņā nedaudz un tāda vienota lielāka mērķa vārdā strādāt. Man liekas, arī tas jau kopumā, un tas pats par hokeju, tur katrā pavasarī vienmēr teica, ka kādreiz 90. ka šis ir, ka tu vari parādīt un dabūt līgumu. Man liekas, mūsdienās tas vispār vairs nav tik aktuāli, īpaši profesionāli basketbolistiem, jebkurš var redzēt sezonas garumā, tur analītikas rīkos. Jā, tagad jau sevišķi tās programmatūras, sinerģija, kas tev interesē, iemet pasties, un tie, kas sevišķi analītika paliek arvien vēl lai gan izplatītāk. Kaut kādu emocionālo argumentu tas varbūt atstāja. Piemēram, tas pats Artūra Žagara gadījums. Es pieļauju, ka ja viņam nebūtu bijis tas pasaules kauss, viņš diez vai būtu ar Feneru parakstījis pēc tam. Kaut kāda emocionālā puse tomēr tur paliek tajos arī klubu protams, lēmumos. Viena lieta papildina otru šajā gadījumā. Tu atdod sevi izlasēji, un ja viss perfekti saliekās, pēc tam nospēlējot pasaules kausā, zinot, es nebiju klāt, es nezinu, bet dzirdot baumas apmēram, ka pa pasaules kausa apmēram, ka par Žagaru vēl šaubījās pa vietu sastāvā. Tas tikai baumas. Viņam Gdiņas Arka pirms tam piedāvāja līgumu. Kas piedāvāja? Gdiņas Arka pirms tam piedāvāja. Pareizi, jā. Un pēc tam Feners. Jā, iedomājies, ja tev pat sākumā treneris par tev šaubās, piemēram, tu esi vajadzīgs, beigās tu viss sanāk, tu jūties labi, esi ideālā formā, ko apstākļi sakrīt, tu nedaudz veiksmes un pēc tam tu esi spējīgs parakstīt Eirolīgā. Izlase arī, protams, var būt ļoti labs palīgs. Ir specifiskas situācijas droši vien arī. Jau parasti Eiropas čempionātā vai pasaules kausā spēlētāji jau ir ar līgumiem uz nākamo sezonu. Vislielākajā daļā gadījumā. Mums viens nebija. Šogad nebija. Bet kas tagad tev notiek? Kā tu esi ar aģentu vienojies, ka viņš jau tur tavu vārdu kaut kur klubu apritē, vai jūs neesat tā runājuši? Un tad tu teiksi, ka ir zaļā gaisa, ka tu vari spēlēt, tad viņš sāks meklēt tavu komandu. Es domāju, vairāk šis pēdējais, otrais variants visdrīzākais. Tā kā šobrīd, skaidrs, situācija ir kāda ir. Esmu ārā plus mīnus līdz decembrim, varbūt decembra vidum, kad jutīšos tiešām 100% gatavs, rehabilitācija būs noslēgusies. Tas ir viens, otrkārt, ko aģents tagad var darīt. Skaidrs, ka no kluba puses viņiem interesē rezultāts. Viņiem vajag tagad, jā. Viņiem vajag tagad. Es neesmu gatavs palīdzēt tagad. Un neviens, protams, man negrasās maksāt algu par 2-3 mēnešiem, ka es kaut kur staipu gumijas vai ko tur kustinu.
Un, līdz ar to nāks tuvāk. Es negribu teikt, ka es gribu iedzīvoties uz kādas nelaimes, bet traumas basketbolā ir realitāte. Plus ap šo laiku, arī decembris jaunais gads sākās kaut kāds varbūt pirmie papildinājumi, pirmās izmaiņas sastāvā. Līdz ar to šis ir tas laiks, uz kuras arī tēmēji, tā teikt, ielikt šajā braucošā vilcienā, kad principā trešdaļa sezonas ir pagājusi. Un tad, tev ir bijis tā iepriekš? Nē. Laikam tu vienmēr esi sācis, vai ne? Šī ir pirmā tāda veida pieredze man, bet, cik bieži var teikt, ka tu kaut ko dari pirmo reizi? Tīpaši jau ar 15 sezonām. Gadā basketbolā, jā. Klau, tev ir sanācis uzspēlēt daudzās līgās Eiropā. Es jau pieminēju ACB, Vācija, Polija, Ungārija, Lietuva. Pat Eurohoops savu ikgadējo līgu rangu publicēja Eiropas top 10. Ungārija tajā nav, bet visas pārējās tavas līgas tur ir. Kā tu saliktu no savas skatu punktu tās līgas? Polija ir 10? Polija ir 10, jā. Bet kā tu saliktu šīs līgas no savas skatu punktu? Kur tu esi pats spēlējis? Kur es esmu spēlējis? Jā. Skaidrs, ka Spānija ACB pirmajā vietā, man liekas, tur nav divu domu. Jā. Tur nevajadzētu būt. Es liktu laikam otrā vietā Lietuvu. Tomēr manā skatījumā tas basketbols ir gudrāks, kaut kādā ziņā kvalitīvāks, jo nākamā droši vien būtu Vācija. Un, ja manā hierarhijā skatījumā, kā jau minēju, es tomēr Lietuvu liktu augstāk, abām tomēr ir Eirolīgas klubi, labi, Vācijā 2, vai ne? Vairs nav. Tagad būs viens. Bija 2 toreiz, jā. Tagad arī ir gan Champions League klubs, gan Eirokaus klubs. Un FIBA, protams, Vācijā ir vairāk komandas, lielākā valsts, lielāka nācija. Bet es liktu otrā vietā Lietuvu. Manā skatījumā, kā jau minēju, visi Eirokaus komandas, tas ir viens. Un otrkārt, manā skatījumā tur spēlē gudrāk basketbolu, kaut kādā ziņā viltīgāk, gudrāk. Jo Vācija tāds. Man nepārāk patīk šī pieredze, godīgi sakot. Varbūt arī es netrāpīju tajā veiksmīgākā klubā un sistēmā. Bija tāds skrienmet, principā ar pieru sienā bija vairāk kaut kādas spēles. Atceros, kad vēl tur tikko bija ienācis, ka es atceros mājās skatījos, analizēju spēli savu, ko es varētu kā darīt labāk situācijas meklēt. Es saskaitīju, ka bija kaut kāds pāris spēles, kad mūsu uzbrukumā bija, teiksim, ne vairāk par 2 piespēlēm. Tas bija maksimums pado garajām piespēle, handoffs un... Tas nozīmē, ka būtībā spēlē 2 garais un mazais. Tā arī bija, viens bija, foršs čeks tiešām Kendalls Makallams, un tad bija vēl viens keks, ko es negribu vārdā saukt, bet pa viņu ir viens no lielākajiem mēmiem, ko jūs varbūt esat redzējuši. Ja atrodiet, uzliekiet džeks, kurš nav redzējis savu tēvu kopš kura tur gada. Tas bija universitātē, bet es nezinu, kā tas ir. Labi, un tad vēl ir Ungārija un Polija. Un pēc tam noteikti Polija. Tur tomēr arī ir Eirokaus komandas, lai arī viņiem tik labi nīs Eirokausos Champions Līgā. Pēdējā laikā vispār neiet. Tur jau bija viņi paši runāja, un vietēji kaut kādi žurnālisti, kam sekoja tur ar rakstu, ka šogad, cik mums uzvars 1 vai 2 apmēram, tur knapi sezonas beigās nīs grupu fāzēs. Un pēdējā droši vien būs Ungārija. Tā sadzīviski nebija slikti, bija interesanti, bija foršā vietā, pilsētā, daudz maz bija, kur pabraukāt, redzēt, bet veselu sezonu tur neaizvadīja. Interesanti, ka tu pieminēji par to Vāciju, ka tu to pieredzi atceries nepārāk labi, jo es izgāju cauri tavai karjerai, vismaz pēc Pro Bowlers statistikas, tev ir tikai 2 sezonas karjerā, kur tu neesi mets ar 40% trīspunktnieku. Viena ir ACB sezona, pilnā sezona, un otra ir tieši šī Vācijas, bet tur es ļoti pievelku to aiz matiem, 39,2%. Tad būtībā tie ir 40, bet tā, ja mēs gribam, ja. Tā kā būtībā karjeras 40% trīspunktmetējs mums tas sēž studijā. No kurienes? Kā? Tas noteikti interesē daudziem, kas skatās un kas paši spēlē. Un māsai arī taču informācija. Taisnība ir vai nav? Par Nuniomotu? Jā, es atradu. Sorry. Okay. Visiem tur interesants tēvs tās, jā. Pēc tam pastāstīsim. Pēc tam būs par ko parunāt jums. Bet metiens? Metiens. Cik daudz tu izmet?
cik daudz tu, teiksim, tādā ikdienā vai papildus kaut ko dari? Nu, tagad varbūt netik daudz vairāk. Tagad droši vien grūti. Bet agrāk, tā bija savu, tā mīlestība par basketbolu, savu kaislību. Mājās bija vecāki nodrošinājuši grozu, un ko tur darīs. Nu, driblēs un metīs. Un māsa līdzīgi mazā pavilkās līdzi. Kaut kā bija jātiek brālim līdzi, un tā mēs tur varējām stundām bumbot un mētāt. Bet tā apzināti kaut ko darīt, nu, teiksim, trenēt to metienu. Tev ir kaut kas īpašs, kaut kāda sava rutīna, kaut kas, ko tu dari? Kaut kādas lietas, vīzija, kā es to daru, noteikti ir. Daudz ko man kaut kādā ziņā ACB arī iedeva tā pieredze, redzot to treniņu metodiku un kā to var strādāt tieši to tādu kvalitāti un izpildījumu. Tas ir viens, kvantitāte ir otra lieta, un tas jau no pašam, no katra atkarīgs ir. Vasarās, pirmsezonās es cenšos parasti kaut kur tikt pie shooting mašīnas, sevišķi Raimondu Feldmanu, liels paldies un sveicienu viņam. Viņš man viennozīmīgi daudz palīdzējis gan individuāli trenējoties, gan arī nodrošināt apstākļus. Tiekot pie shooting mašīnas uz pusotru stundu, kuras laikā, principā, 900 metienus es cenšos izmest. Es nesaku, ka tie ir visi trīspunktnieki, bet 2/3 viennozīmīgi, un tad ir, ka tu caur 2 sekundžu pauzi, ko tu vari iestādīt, tu izmet 100-150 metienus, tad tev ir tā, ka pirmais, kas sāk padoties, tev ir plecs, tad plauksta, beigās jau kājas, un tā tu to cīņu ar sevi turpini un mentālo un centies. Un es zinu, ka es esmu gatavs, ka es varu tādā ritmā no 100 metieniem iemest 80, tad es zinu, ka es esmu gatavs braukt uz sezonu, ka es varu 8-1 un 8-2 iemest tādā augstā ritmā, tur, nezinu, tie 10 spoti, un tur lēnām pa 10 izmet, brīdies priekš pats sev skait galvā un cīnies ar sevi. Bet kā tu sāc ar... teiksim, no groza apakšseju uz āru iesildoties sākumā, vai tu uzreiz jau ieņem kaut kādu distancīti lielāku? Es domāju, sākumā ir tie formas metieni, tev vienmēr tu atstrādātos? Ar tiem es beidzu reizēm. Ar tiem es beidzu izmet, teiksim, to savus kaut kādus tevi visu to pamatdarbu izdara, tad skatos, man vēl drusku laiks nostājos soda līnijas, metu soda metienus, principā bez pauzes caur 1 sekundu, un pēc tam atkāpjos pa mazam solītim. Tā bez lecienu es esmu spējīgs, principā, izmest 3-punktu metienu bez kā iesaistas. Tas ir tikai, principā, ar plauksta, kas te plecs, triceps, viss, kas nostrādā. Parasti jau saka, ka metiens nāk no kājām. Tieši. Jā, bet tagad jau kājas ir nogurušas, ko darīs. Tad arī sākās, ka tu metu, tu tur uz vienu pusi, tur slīdi, lido gaisā uz otru. Tas, protams, izskatās forši video, bet dienas beigās svarīgs rezultāts iemest to metienu. Tā kā tas ir tāda viena lieta, bet pamatā mīlestība pret basketbolu jauniešu gados, daudz pavadīts laika nometnēs, mājās pie savu groza. Treniņš, diemžēl, laikam neesmu pats talantīgākais spēlētājs. Driblēt līdz šim vēl neesmu iemācījies, lai kā es būtu centies. Tie trešie numuri jau nekad nav īpaši apveltīti ar driblu. Ir mums talantīgi žeki. Ir ākstos, protams. Žants, kā viņš varēja driblēt, mācēja to būtu. Labi, zin kā tās pozīcijas jau arī ir ļoti stiepjams jēdziens mūsdienās. Kā tu tikpat Žantu, Žantu tikpat labi var ielikt kā tur ballhandleri vai trešo, vai citu. Grieķijā pa 4 viņš spēlē. Jā, bet es, protams, arī gribētu būt tik universāls spēlētājs, ka jau teorētiski es esmu spēlējis vienā sezonā no 2 līdz 4, un tās pozīcijas rotējas, pamat pozīcija man skaitās 3, bet tikpat labi es arī pagājušajā gadā spēlēju pa 2 kādu labu laiku. Kaut kādā ziņā tās pozīcijas kā malas. Drīzāk malas nekā Čehijas izlase. Jā, Čehijas izlase pat publicēja savu sastāvu ar vingiem, ar malām. Tā kā arī Lietuvā atceros, es iesāku pamatā pa 3, tad atkarīgs nomaina 2. pozīciju vai 4, kuram iedod pirmajā mājiņu, kaut kādas tur varbūt piezīme problēmas, tad uzreiz pārslīd, teiksim, uz 4 uz brīdi, pēc tam nāk atpakaļ 4, es aizēju pa 2 gandrīz nospēlēju kaut kāds epizodes, mani nomaina. Tādā rotācijā tur daudz maz esmu spējīgs būt, bet gribētos, protams, vienmēr būt universālākam, labākam spēlētājam. Tā kā, no apakšas, tāpēc es netrenēju metienu. Atbildes iepriekšējo jautājumu. Tur reti sanāk tik līdz netrenēju. Turienes mums nelien, nav ko tur darīt. Labi, iesim tālāk un runāsim par aktuālo basīti. Ejam tālāk, runājam par aktuālo gan Latvijā, gan Eiropā, gan visur citur. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zib izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV.
Nu, noslēdzies lielie basketbola svētki Latvijā. Noslēgšies Eiropas čempionāts. Tātad čempioni Vācija. Pašreizējā pasaules čempioni ir arī Eiropas čempioni. It kā viss baigi loģiskā, ne? Nu, tādā ziņā. Mārtiņai, kas tavuprāt ir tas fenomens, kāpēc Vācija šobrīd ir pēdējos visos turnīros bronza Eiropas čempionātā, pasaules kausa, pirms tam olimpiādē. Viņi arī bija 4. tagad atkal fināls. Kas tavuprāt ir tas Vācijas fenomens šobrīd? Tu esi arī tur spēlējis, tātad varbūt tu zini kaut ko, nezinu, vai es redzēju, kā tur strādā un iet uz šo visu, lai šādu rezultātu. Nu, manā skatījumā viņiem ir šobrīd kaut kā tā viņu zelta paudze viennozīmīgi. Viņiem ir NBA spēlētāji un ļoti talantīgi un labi apmaksāti, principā, zvaigznes. Arī Eirolīgas klubi 2 viņiem kā nekā bija līdz šim, un tā iespēja augstākajā līmenī viņiem spēlēt ir, un es domāju, pie kaut kādas, veiksmīgas apstākļu sakritības, ir iespējams sasniegt arī šāds rezultāts. Kaut gan par veiksmi to, laikam, būtu muļķīgi šajā brīdī nosaukt. Man liekas, viņi jau tā diezgan mērķiecīgi gadiem strādājuši. Pirmkārt pie savas līgas attīstības, un tad caur turienu aug tie talanti, un tad tur aizbrauc, un 80 miljonu valsts. Nu, ir no kā atlasīt, vai ne? Tas arī ir milzīgs, tiešām daudz cilvēku, un tas procents viennozīmīgi, kāpēc ir lielāks. Un multikulturāla valsts, līdz ar to arī tie gēni dažādi tur ir, un tas ir. Es domāju, viss strādā. Man patīk, ka pēc šī fināla mēs spriedām, ka viņiem ir līderis, kurš izmantoja NBA, lai uzturētu sev formā priekš izlases. Dennis Schroders. Man liekas, ka viņš tā NBA, viņš tīri nopelna naudu un uztur sev formā, lai viņš ir gatavs vasarē. Reiz uztur arī klubu, starp citu Vācijā. Jā, Braunschweig, zaudēja Champions League kvalifikācijā, man liekas. Zaudēja. Jā, zaudēja, nebūs Champions League. Jā, starp citu, kur nodarbināja mūsu pārdarītāju Velīčku. Pagājušajā sezonā. Pareizi, jā. Iepriekš arī Žagars, starp citu, īstu brīdiņu. Arī bija, jā. Bet Šrēders ir slavas zāles spēlētājs pēc šiem panākumiem, jūsuprāt. Tas FIBA, kur ir valsts? Nē, lielā, īstā slavas zāles Springfieldā. Pagaidi. Tā jau nav NBA tikai? Nē, tā saucās basketbola, bet ir arī FIBA slavas zāle. Nē, FIBA slavas zāle tur ir viennozīmīgi. Bet viņš ir lielās. Es domāju, ka viņi neuzņems. Tātad viņš ir pasaules čempions, Eiropas čempions, viņš ir pasaules kausa MVP, Eiropas čempionāta MVP. Es teiktu, ka diezgan stabili viņš tur ir. Ne ar pirmo saucienu. Viņi laikam 5 gadus pēc NBA karjeras, vai vispār pēc karjeras beigām. Tagad ātrāk, jo tikko Karmelu Antonijam ir 5 gadi, ka viņš ir beidzis. Varbūt tagad tieši ir 5 gadi. Tur jāpiet kaut kādam laikam, lai varētu tikt iekļauts. Un tad es pieļauju, varbūt tas nebūtu ar pirmo piegājienu, bet es domāju, ka viņš tur atrastos. Bet tur ir jāstāsta, jo man liekas, tas Springfieldas tā slavas zāle nav tā, ka viņi tomēr baigi skatās arī tos NBA lietas kā pamatlietu. Un tad ir forši, ka tev ir arī tās FIBA medaļas un tā, bet es tā skatos katru gadu, kas katru gadu ir tajā sasaukumā. Tie, man liekas, viņiem ir visiem tie arī NBA kaut kāds sasniegumi. Nē, tas noteikti viņam tagad karjeras otrā pusē tikt pie titula droši vien palīdzētu, vai ne? Bet es domāju, ka viņš tomēr tur būs, pat ja viņš netiks pie tā NBA titula. Jo, pasaules kausa, Eiropas kausa MVP. Oskars Šmits arī savulaik brazīliešu leģendu nespēlē NBA nevienu spēli. Nē, varbūt tās, jā. Jānis Simjonē var tur ir. Jā. Sieviešu NBA nebija tur. Tā kā, jā. Manuprāt, visdrīzāk jā nekā nē. Tieši šo iemeslu nosaukto dēļ. Gan viņš ir čempions, gan arī MVP, un tas kaut kādā ziņā tīri no tāda sausā statistikas viedokļa, ka viņam ir šis zīmoks. Tad līdz ar to viņš tur iederētos. Plus tomēr NBA un FIBA, draudzējās. Jā, diez vai Maiks Džeims nebūs, ja viņš tur dabūs Eiroli. Jā, varbūt tas ir arī labi. Nē, man šķiet vispār, ka tādiem startautiskiem, tas pats Novickis un Tonijs Pārkers, viņi bija izcili spēlētāji NBA, bet tomēr tas, ka, un viņi tāpat tur būtu tajā slavzālē, bet tas, ka tu esi ar savu izlasi kaut ko izdarījis lielu, tas, man liekas, ir tas, kas paceļ viņu to statusu vēl citā līmenī vispār. Savukārt, piemēram, tagad ir Embiida piemērs. Man šķiet, ka viņš tomēr savu dabūja titulu. Protams, tas tur ir jautājums par ego un tam līdzīgi, bet man liekas, ka viņš varbūt neizdarīja to pareizo izvēli par izlasi. Jā, viņš dabūja tur zeltu, bet ja viņš kaut ko sasniegtu ar Kamerūnu vai ar Franciju varbūt,
tad varbūt tas status viņam būtu vēl lielāks. Jā, bet tā starptautiskā arēna iedod tādu citu dimensiju, un sevišķi, ja tu spēj būt čempions, loģiski tie labākie spēlētāji ir tajā NBA, un tur ir 30 komandas, tu vari būt čempions, un varbūt arī nebūs visdrīzākais čempions, kaut vai tev ir iespaidīga statistika, tas skaidrs, ka tu esi zināms un slavens spēlētājs, atpazīstams gan pēc saviem nopelniem, gan sniegumu, bet tā starptautiskā arēna, šādi čempionāti, man liekas, vai pasaules kausa iedod kaut kādu citu to redzējumu. Tā nedaudz no tā spēlētāja, ka viņš tomēr ir tik labs un universāls, ka viņš arī ar savu, teiksim, nacionālu izlasi var gūt panākums. Tas jau arī, man liekas, dod tādu milzīgu pievienoto vērtību šajā visā pasākumā. Protams, jā. Labi skatīts Eiropas čempionāts arī. Rekordus sita gan Vācijā, gan Somijā, Turcijā un Grieķijā. Tur bija viss tās četrnieka valsts bija ļoti labi skatīts. 18 miljoni skatījās finālu, bronzas spēli. Somijā skatījās 2,6, bet tur ir kaut 5,5 iedzīvotāji miljoni tikai arī, kurš tur tuvu pusē. Jā. Vācijā, priekš 80 miljoniem kā nekas, bet kas ir interesanti, Eiropas čempionāta finālu skatījās Vācijā vairāk nekā pasaules kausa finālu. Jo pasaules kausa finālā skatījās 4,6 miljonu un 5,8. Es tev varētu nosaukt vienu iemeslu. Turcija bija pretī. Vācija, Turcija. Okay, varētu būt, ka daudz turku tautības cilvēku Vācijā skatījās šo finālu. Man daudz saprata, dažiem patika, dažiem nepatika mans joks. Es biju trēdos ierakstījis pirms fināla, kad pirms fināla ir 2 varianti. Vai nu Berlīna līksmos, vai uzvarēs Vācija. Labi, ejam no politikas atpakaļ pie sporta. Nākamā ziņa. Kas tad te mums ir? Kitija Laksa un Phoenix Mercury pārvarēja sieviešu NBA pirmo kārtu playoffā. Ar 2-1 uzvarēja Liberty. Un tagad ir otrajā kārtā pusfinālā. Un tur pēc pirmās spēles ir 0-1 iedzinējos. Līdz 3 uzvarām. 3 uzvarām, jā. Otrā kārta. Cik daudz tev vispār ir sanācis skatīties māsas spēles? Ļoti maz. Godīgi pasaku, kaut kādas dažas agrās spēles, tās, kas vēl vakarā pirms nav jāiet gulēt. Līdz nākamajā dienā nav jāceļās apmēram bērniem no rīta 7. Bet highlightiņas. Highlightiņas. Vai nav highlightiņas? Nē, sezonas sākumā. Cik tu esi skatījies highlightiņas no sieviešu NBA? Tad sākumā, kad viņi spēlēja, tad tur sportcents ieliks. Tos, protams, jā. Es domāju, ka kamēr Caitlin Clark nebija savainota, daudz skatījās pasaulē tos highlights arī. Bet par Kitiju, ir sanācis arī aprunāties, kā viņa jūtas. Cenšamies nedaudz. Ja mēs tā tīri statistiku paskatāmies, sezonas sākumā viņai deva iespējas, viņa arī spēlēja. Tagad sezonas otrā pusē mazāk, playoffā arī tā loma ir mazāka. Kā viņa jūtas tur? Principā diezgan lakoniski tev pastāstīja, kā tā situācija šobrīd ir. Es domāju, viņa pati jūt, un viņa ļoti labi saprot, ka viņa tur var spēlēt, un to viņa arī ļoti labi parādīja sezonas pirmajā pusē, ka viņām bija traumēts tās 2 līderis. Un tad, pienāca, principā, kas tas jūlija beigas, augusts, atnāca abas līderis atpakaļ, un tad, tām ir jāspēlē. Cik es no viņas dzirdu apmēram tās pieredzējušās spēlētājas, tas īstais sastāvs pašas sūdz, ka viņām tik daudz ir jāspēlē, un treneris tāpat laikā nedod iespēju citām spēlētājām. Tikko nemaldos, viņš pats pateica, apmēram intervijā, ka viņam ir, ka viņš ir ar mieru spēlēt pat ar 8 spēlētāju rotāciju. Tā kā, bet playoffā jau droši vien arī tā jau parasti notiek, samazina to rotāciju. Jā, savu veidu taisnība ir. Dienas beigās, man liekas, tā jau ir principā visur, tur, kur ir parakstīti lielākie vārdi, lielākās algas, tie arī spēlē status, jā, un kaut kādā ziņā, pēc sajūtām vismaz nešķiet, ka tie viņa lēmumi ir, tā teikt, performance-based. Nav tam kaut kāda sportiskā pamatojuma šajā gadījumā, un jo domāju, ka viņa gan labi sev parādīja pirmajā sezonas pusē, lai viņi varētu palīdzēt komandai. Bet, es teiktu, augstajā līmenī arī Eiropā, Eirolīgā līdzīgi arī vienmēr vairāk iespēju, lielāku iespēju dos, nevis iespēju, bet vienmēr pirmais būs tas, kurš pēc status būs augstāk. Un tad, lai tu izsistu sev to vietu no zemāka status, tev tur tiešām ir super stabili jāspēlē augstā līmenī. Es tā domāju. Mēs parunāsim vēlāk par Eirolīgu un Žagaru, droši vien arī līdzīga situācija, Fenerātu. Pēc statusa vienkārši ir džeki, kuriem ir. Nē, savu taisnību tā viennozīmīgi ir, un kaut kādā ziņā, jā, šobrīd viņa, negribu teikt, ir situācijas ķilnieks, bet tā tas ir, un... Sezona jau tuvojas beigām, tūlīt tā ķilniecība vairs nebūs tāda. Nē, tā kā
Jā, lai viņiem veicās tikt finālā, es ceru, tas jau var būt foršs un vērtīgs ieraksts kaut vai CV un tur pabūt, ko var zināt, varbūt arī dot iespēju uzspēlēt. Ejam tālāk. Ejam tālāk. Pavisam drīz 30. septembrī startē jaunā Eirolīgas sezona. Man scenārijā rakstīts 4 latvieši. Es gribēju izlabot 5 latvieši, jo atceramies, ka arī Harijs Hansens ir Dubajā. Bet jā, tad 4 latvieši. Man šķiet, ka Monako mārketingā arī kaut kur pareizi strādāja, bija pat intervija. Bet šoreiz pie spēlētājiem. Labāk, pie spēlētājiem. Tātad Žagars, Fenerbahče, Šmits, Efes. Tie ir no pagājušā gada, un tātad jaunums šogad Rodions Kurots ir Baskonijā, un Dāvs Bērtāns ir jaunpienācējā Dubajas basketbola klubā. Dubai basketbola. Ne, tā arī saucās. Nekas tur sādāks nav. Nu, kāds prognozīts? Pirmais laikam jautājums par Latvietu. Tātad Arturs Žagars, pasreizējais Eirolīgas čempions. Kā jums liekas, vai izdosies Šaram, Žagaram un pārējiem noturēt titulu? Es domāju, ka viņi viennozīmīgi ir tajā hierarhijas augšgalā. Zinot, cik Eirolīga arī savā ziņā ir specifiska un arī ar to izspēles kārtību ar Final Four, kur viena spēle izsaka visu, nedaudz veiksmes vai tieši pretēji. Var sanākt, var nesanākt šajā gadījumā. Bet es domāju, ka viņi noteikti savu veidu favorītu statusā noteikti. Man šķiet, ka viņiem bija ļoti smaga tā starpsezona. Viņiem pirmkārt tas Garardīni aizgāja ilgadējais sporta direktors un izskatās, ka bez viņa, skaties, Guduričs aiziet projām, viens no 2 top džekiem uz citu Eirolīgu. Tas nav NBA, viņš aiziet uz Milānu, kas ir būtībā, par to es gribēju pēc iespējām, tur ir NBA līmenis pēc organizācijas, bet sportiskie rezultāti nav bijuši gadiem. Ja tu pieskaries, man atkal ir žēl, jo Milāns sastāvs izskatās tik it kā forši, bet tev kaut kā liekas, tā ir Milāna. Tur nekas nesanāks. Tur mēs zinām, kas vēl joprojām ir. Mēs zinām pēdējais gads, jā. Kamēr viņš ir, man liekas, tur nekas nesanāks. Kas zina, varbūt par godu ar Mānī kungu piemiņai šī sezona varētu izdoties. Tā viņiem tur redzēja, kas viņiem taču ir vēl tas tur. Protams. Lorenzo viņiem ir Milāna vienmēr sastāvs ir, bet viņiem arī Heis Deivis, protams, projām. Mēs atgriežamies pie Fenerā, tad Heis Deivis ir projām. Un ilgi viņi meklēja kādu garo, labu, un beigās viņi to Birču parakstīja atkal ar jaunu līgumu. Tā kā es teiktu, bet arī pagājušo gadu man nešķita, ka viņi kļūs par čempioniem, un beigās viņi kļuva par čempioniem. Tā kā viss iespējas. Šāras Magic, jā? Šāras tieši gribēja teikt, kaut kādu savu darbu izdarīt pareizi. Vilbakins ir atpakaļ. Žagaram droši vien priekšā tad ir Vilbakins un Baldvins. Pēc tāda status noteikti. Un aizsargu rotācijā viņiem Halls paliek. Un Bostons ir klāt no NBA. Tucker viņu pat parakstīja arī NBA. Tā kā, Arturam būs jāizcīna tā cīņa. Turcijas čempions spēlē. Skatīsimies. Bet ejam tālāk. Arī, man liekas, no latviešu spēlētājiem galīgi nav peļām neizskatās arī savā jubilejas sezonā. Tāpēc arī tāds īpašs formas un īpašs logo ir Anadolu Efes komandai. Arī daži tādi diezgan papildinājumi. Ir kaut kas zaudēts no spēlētājiem, bet kur viņi ir ielikti Anadolu Efes? Efes ir, man liekas, par zemu novērtēti, jo Milāna ir virs viņiem. Bet man liekas, ka Efes ir labi pastiprinājušies šos. Jā, Lloyds. Lloyds tagad ir klāt, bet viņiem taču ir Kordiņē ir klāt. Vailers Babs ir klāt. Tad ir garais no NBA. Papajānis ir. Kais Jones klāt. Nav arī zaudēti tie, kas bija. Labi, ir Laišs Brajans, bet es īstenībā priecīgs, ka viņš tur nav. Labi, bet Brajant aizstāja Kordiņē. Es teiktu, diezgan līdzvērtīgi tā nomaiņa. Tas pats Larkins ir joprojām mierināts. Jā, bet redzam, Milāna ir virs Anadolu, piemēram, pēc koeficientiem. Es redzu reāli Efes kā arī Final Four pretendents, vismaz pēc tā sastāvu uz papīra. Kā jums šķiet? Manuprāt, jā. Es saku, man liekas, ka šogad Šmits var cīnīties par trofeju. Osmānī vai Šmits? Kuram priekšroka? Tas man Eiropas čempionātā lika pārdomāt. Es pagājušajā gadā visu laiku domāju, ka gan jau to Osmānī, lai Šmits viedā tikai tāpēc, ka viņš ir turks. Viņš ir Albāns. Ok, bet tur jau pusi izlas nav. Bet tad es noskatījos to pusfinālu. Nē, kaut ko jau viņš magi. Bet tad gals nostījos finālu. Man tāds, varbūt arī. Grūti saprast, jā. FM, man liekas, ir tas, ka viņiem ir jauns treneris Kokoškovs, kurš Eirolīgā nav īsti neko. Viņš ar Feneru spēlēja vienu gadu, neko tādu īpašu tur nesasniedz.
Es nezinu. Būs interesanti, kā nekā NBA pieredze un viss viņam ir milzīgi. Kaut kādos jauns vēsmas varbūt spēs ieviest tur visur un salikt pa plauktiņiem. Es pateikšu savu melno zirdziņu tādai reālai cīņai par Final Four. Lūdzu. Un es došos uz valsts, kas man nepārāk patīk. Es došos uz Belgradu, jo man simpatizē Partizāna sastāvs. Viņiem arī, skatieties, ir daudziem tiem spēlētājiem, pagājušajā gadā viņiem bija pilnīgi jauns tas kodols, vai ne? Nomēs, bet tagad viņiem ir Jabari Parkers klāt. Man liekas, ka Partizāna varētu cīnīties par augstām vietām šajā. Bonga turpinās savā līdzinājā. Bonga, jā, Bonga pievienojas. Tas ir Džeks, ne? Nu, jā? Tā nospēlēja. Viņš ar pirmo gadu tur ir tāda Karla. Nē, viņš nav, viņš turpinās. Pareizi, viņš mainīja jau pagājušajā līgums. Jā, bet viņš turpina. Partizāns pateica Eiropas čempionātā, ka tur prezidents pateica, ka viņiem nākamā vasara būs prioritāte parakstīt jaunu līgumu ar Bongu. Viņš jau gribot uz NBA kaut kur atkal. Gan jau, ka mēģinās atkal. Kāds interesi jau viennozīmīgi bija pēc tā snieguma finālā visā turnīrā. Jā, kas viņiem vēl? Labi, treneris viņiem nav tāds. Partizānam nav jau tāds. Tāds svaigākais, es gribēju teikt. Bet, jā, man jau liekas, ka treneris diezgan arī labi ir prātis pielāgoties mūsdienu basketbolam. Bet, nē, nu ir, jā. Bet, par latviešiem atpakaļ. Jā, ejam pie latviešiem. Rodions. Baskonija. Forši atgriešanās Eirolīgā, tā kā es domāju, gan pelnīti. Nu jā, viņam Baskonija jau kā ierasts ir baltiešu klubs. Tur vismaz viens baltietis, un tagad būs pat divi. Sedekerks ar savu mūžu līgumu ir komandas kapteinis. Tur rekordāt ir bijis taču brīži, kad ir 3, vai ne? Ir, jā. Tur? Jā. Igauni bijuši. Nu jā, kad Igauni. Jā, pareizi, jā. Pats Sedekerskis, Giedrai, tur pat kaut kāds ir bijis. Taču Artūrs Kurus, kā vēl bija arī. Tur arī Jauskas un tā tīma un citi. Tā ir komanda, kur vispār viss kaut kas izņemot Spāņu. Malmanis, jā. Tur bija gads, kur nebija neviena Spāņa. Tur bija viss tikai ar Spānijas basketbolu pilsoni. Un Rodions ir viens no tādiem laikam. Jā. Viņš homegrown skaitās arī tur spēlētājs. Tā kā jā, nu es nezinu, man pēc sastāva neizskatās, ka tā ir play-in komanda. Nē. Tāda 10 komanda. Viņi tāda īstas sastāvs. Es teiktu, ka viņi varētu būt tā komanda, kas pabojā dzīvi tiem, kas cīnīsies par to play-in vai play-off. Viens Spāns ir komanda. Nu jā. Tā kā es teiktu, ka viņi varētu sagādāt kādu negaidītu zaudējumu favorītiem, bet droši vien es viņus pagaidām neredzu, ko mēs skatāmies koeficientos arī viņi. Nu jā, tuvāk beigām. Jā, bet viņi ir virs Žalgiris. Ne, vienādi, jā. Nu un Rodionam, ko mēs paredzam, spēlēs viņš? Viņam tur pozīcijā ir Luvabu Kabaro. Ne, viņš spēlēs. Es domāju, viennozīmīgi viņš spēlēs arī nepavēltaši Spānijā, Mursijā. Viņam milzīga loma komandā. Tas tikai, manuprāt, loģisks solis veikt nākamo soli karjerā atpakaļ uz Eirolīgu un pierādīt tur, ka viņš spēlēs. Un tās minūtes būs, protams, tas spēļu skaits viņam jau būs milzīgs. Un līdz ar to kaut kā tā rotācija droši vien gan liela tajā klubā. Tad varbūt mēs nerunāsim par mazāk nekā citos. Es teiktu, ka tas arī spēlē par labu Rodionam. Kad nav tā rotācija tik plaša, vismaz pagaidām tur, teiksim, uz viņa pozīciju, uz to trešo pozīciju ir Luvavu Kabaro. Viņš varbūt vairāk ar būmu spēlē, tāds, kurš arī pats veido. Un tad ir Sedekerskis ir 4. pozīcija, un Rodions ir tāds starp 3-4. Viņš droši vien arī abās tajās pozīcijās spēlēs. Un tad vēl vienu viņi ir parakstījuši no Francijas līgas, tādu metēju. Clemens Fresh, laikam sauc tā. Bet tas ir Džeks, kuram ir pirmā sezona Eirolīgā. Un droši vien, ka tas nav tik viegli pārējais bieži. Jā. Nu, un tad ir 2 latviešu klubs. 2 latvieši, labi, ok. 2 latviešu klubs Dubaja. Jā. Dāvis atgriežas Eirolīgā pēc 9 gadu pārtraukuma. Ko sagaidām? Es domāju, būs interesanti, viennozīmīgi. Man pirmkārt interesē atmosfēra zāle. Es šobrīd gribu par ārpus bāzi. Man interesē, kā tur būs ar skatītājiem. 17,000 arēnu. Nē, viņi nebūs pilna, bet kaut kas tur nāca uz tām jau Adrijas līgas spēlēm. Es domāju, ka piepildīsies, es domāju, tā nebūs. Viņiem bija pat starp Adrijas līgas komandām viena no top apmeklējumiem. Tāpēc, ka zāles tur ir. Bet es domāju, vai būs nereāls lēciens tagad Eirolīgā tie skatītāji, ka tur 10,000 katra spēle.
Un es domāju, ka diezgan daudz latviešu apmeklēs, jo latvieši brauc uz to Dubai. Un tad tur spēlēs dāvas. Es domāju, ka latvieši arī diezgan daudz redzēsim tribīnēs. Viņam manuprāt. Milzīga mainība komandā. Viņam 9 spēlētāji nomainījās. Tā kā nāca klāt 9 spēlētāji. Palika dāvis. Palika Prepeličs, bet viņiem ir ļoti daudz arī skaitliski, 17 laikam pat parakstīt ir. Nu, tā kā, bet Filips Petruševs ir klāt, kas ir uz dāvi pozīciju. Tā kā tur droši vien interesanti arī, kā viņi tur dalīs tās minūtes. Nu, tāds skaļākais papildinājums, protams, no Madrids Reāla Musa. Džanans Musa, jā. Viņš tāds džeks ar laika deglu, man liekas. Nevar zināt, kurā laukuma galā viņš uzsprāgst. Pie sava soliņa vai pretinieka. Pats par sevi ļoti tādu Balkānu. Nu, viņa jau piedalās organizāciju. Nē, arī organizāciju. Bet viņa jau arī vada Serbu. Jā. Serbu cilvēki. Man, protams, mums visiem mīļākais Eiropas čempionāta brīdis bija pēc zaudējuma. Žurnālisti jautājums par Prepeličam. Pēc zaudējuma Vācijā. Viņam Latvijas žurnālists vienkārši tajā miksa zonā pēc spēles. Viņi tikko zaudējuši ceturtdaļfinālu. Dāvs Bertāns tur viņi spēlē kopā. Ko tu par viņu domā? Tu redzi, viņš tāds tagad nopietni. Šis ir tas jautājums, ko jūs izvēlējāties. Tas man ļoti patīk. Skaisti. Bet aizstāvot arotu brāļus, es gribētu teikt, ka tev ir tik reti iespēja tikt pie tiem spēlētājiem, ka varbūt citreiz tu nenolasi situāciju uz galvu un uzdod to jautājumu. Es sapratu, ka tev Dončičam, tu biji ar porziņu, bet tev tiešām ir, ka tu esi ar Prepeliču. Es jau nevienu reizi stāstīšu šo stāstu un varu vēlreiz atkārtoties īsumā. Es ar Novicki pēc 11. gada Eiropas čempionāta pirms spēles pret Latviju neatceros, par ko viņam bija spēle. Un es viņu noķeru pirmais miksa zonā. Un es gribu būt pieklājīgs, es viņam vispirms par spēli uzprasu. Un pēc tam es viņam uzdodu to jautājumu par Latvijas komandu. Bet tikmēr saskrien visi Vācijas žurnālisti, visi citi žurnālisti, un man vairs nebija iespēja uzdot to nākamo jautājumu. Jā, bet tas ir Prepeličs. Tā kā visi cieni, viņš ir labs basketbols, bet tas nav Dirks Novickas. Nē, atgriežoties pie Dubajas, man šķiet tas garais gals tāds paplāns. Tur tad viņiem ir Kapengēle, Kameņaš, centra pozīcijā, abi ir Eirolīgas pirmgadnieki. Ok, Petruševs Dārs, tā 4. pozīcija, plus mīnus, tad izskatās labi. Žatē garais centrs arī ir savainots. Un burtiski pat pirms ieraksta es redzēju, ka Šanlī viņu no Fenera parakstīs. Nopietni, jā? Jā, jo Feners meklēja viņam tā kā citu komandu, un tad tagad bija pat ziņa no... Jā, viņš jau tāds baigais game changers tajā garā. Nē, viņš ir pieredzējis un ar metienu no distances, tā, garais. Bet jā, es teiktu, ka tur varbūt man nav galva pārliecība par to jaudu. Es cik nabaga Lionai ir drausmīgs tas koeficienta atšķirība no priekšpēdējās vietas. Kam tu skaties Eirolīgas pat? Es vairāk sekoju līdzi rezultātiem bet... Mājās gribās reizēm vienkārši atpūsties, jo tas basketbols ir darbs un ikdiena. Un tāda spēles fonā var būt kādreiz, ir kāda, bet es neteiktu tā, ka es pievēršos, skatos un negribās tādu profesionālo kretīnismu visu skatīties, analizēt. Bez citu gaidot Eirolīgas sezonu, jāpaskatās arī latviešu izrunājumi, bet interesantas lietas notiek mums kaimiņos. Latvieši arī iecienījuši, protams, Eirolīgā fanot un braukt uz Kaunas Žalgiris spēlēm, bet tur šobrīd ir nesaskaņas ar fanu klubu. Redzēja, Jā, fanu klubs boikotēja jau pirmo spēli. Viņiem bija pret Jonavu. Fani aizbrauca, bet negāja iekšā arēnā, bet klusumā stāvēja ārā. Tas viņiem nepatīkot, kad visas darbības ir vēstas nevis par komunas veidošanu, klubu identitāti, bet uz finansēm. Un arī viens no iemesliem laikam ir par to, kas man liekas jokaini, ka viņiem nepatīk, kad no Rītas šogad Tubelis, jā. Tubelis, jā. Tubelis ir bet nav jau tā, ka tas ir pirmais Rītas Žalgiris, tas ceļš Butkevičs, taču arī... Nē, daudz. Daudz, jā. Tas pats Vēfu leģenda centrs, kā sauc. Kavaļausks arī. No Rītā pirmkārt, tas liekas tāds normāls, bet... Un es arī nesaprotu, kas tad cits viņiem nepatīk. Forši, jo viņi jūtoties, ka arī mūs izmanto nevis kā daļu no komunas, bet mēs tiekam arī izmantot tikai, lai pelnītu naudu. Kas viņiem, es nesaprotu īsti, kas viņiem nepatīk. Tā. Dārgi biļets varbūt. Es nezinu tiešām nesmu. Vai arī viņiem neiedeva tik daudz brīvbiļetes uz sezonu, kā fanu klubam moši gribēja. Varbūt autobusu nenodrošina šogad. Varbūt. Nezinu. Es tiešām interesanti, jā. Bet tādas drāmas. Bet nē, Žalgiris ir atvēzējies. Miljonu spēlētājs tagad paraksta. Bet ar visu to Žalgiris ir, man ir liels pārsteigums, ka viņi ir koeficientos zem
ar tādu atrāvienu. Es teiktu, tas ir diezgan... Makabī tur redz. Jā, virs Makabī es arī viņus laikam liktu. Es virs Makabī, virs Zvezdas. Kaut kur ar Bayernu līdzīgi varētu būt tās pozīcijas. Tā kā tik zemes viņas notiek. Interesanti arī, kā ies Parīzē. Pēc pagājušā gada brīnums visus savus brīnumdarus zaudējuši. Jauns treneris. Visi jauni komandi Kifi ir palicis no tiem pagājušā gada nosacītu līderiem, jo Heis ir pat ar, sākot ar TJ Shortu, visi tur projām ir, jā. Man šķiet interesanti, ka Madrid ir tik augstu. Skariolo efekts varbūt, ka viņi parakstīja tagad Skariolo sev par galveno treneru. Vai tas pēc Eiropas čempionāta vajadzēja mainīties? Viņi jau samainījās. Čus Mateo tagad būs Spānijas izlases treneris. Pareizi, jā. Jā. Reāli Madrid arī interesanti tāda komanda, ko mēs visus gadus bijām, man liekas, pieraduši redzēt vienu, un kaut kas mazliet izmainās, un tad pēkšņi ir gads, kad viņiem izmainās, pilnīgi. Tur paliek, Ļuļs, Tavares, Kampaco, bet tā, man liekas, tur, Hezonijā, pareizā, bet ļoti daudz jaunu spēlētāju, atslēgas spēlētāju nākšu klāt. Jā. Būs interesanti. Un es laikam arī Barcelonu neliktu tik augstu. Ja godīgi es viņus liktu... labi, varbūt arī tur viņus atstāt. Es vienkārši skatos, kas tur zem ir, un tad, nezinu, varbūt Zvezda varētu būt augstāk. Varbūt, nezinu, Partizāns. Bet ejam tālāk? Ejam tālāk. Kas mums tālāk ir? Bet, Mārtiņ, vai tu sako līdzi Latvijas-Igaunijas basketbola līgā? Nedaudz sekoju. Zini, cik komandas šogad spēlē no Latvijas? Tur viņš redz, ka 7. Jā, 7. Ir saglabāts 7, kas bija pagājušo gadu. No Igauniem, mēs esam zaudējuši komandu Rapla, par kuru par kuru laiku stāstīja, ka tas jau tāds veiksmes stāsts, tur visi vienmēr viņus atbalsta, tur visa pilsēta atbalsta. Bet viņi spēlē. 5000 pilsēta, tur spēja savākt solīdu budžetu. 4000, jā, ciems bija. Jā. Tiešām ciems, jā. Pirmajā divīzijā viņi spēlēs. Labi, lai viņiem veicis pirmajā divīzijā. Man patīk, kad ir jauna identitāte arī, kad ir pirmie viespēlētāji un arī tad uzreiz University of Latvija nevis tā kā viss pilnīgi lai saprastu tevi spēlētāji, kur viņi spēlē. Viņi spēlē, jā, NCAA, Gandrīz. Jā, kāds amerikāns. Man likās, es braucu uz... Labi, paņem cauri pēc kārtas. VEFS, Latvijas čempioni, Latvijas Igaunijas čempioni un Latvijas kausa ieguvēja. Triple Crown pagājušo gadu izcīnīja. Un vienu uzvar čempionu līgā. Jā, es nezinu, man šķiet, ka uz papīra nav izdevies aizstāt tos, kas ir aizgājuši prom. Es konkrēti domāju par Sano un Bobrovu Klīriju. Tie ir tomēr tādi džeki, kurus ar šī brīža sastāvu man šķiet, tur nav izdevies aizstāt. Jā, es pat teiktu, ka, labi, no Vīts, kas ir aizstājis visticamāk to Lorenzu, pat varbūt tās mēs nezinu, tā. Uzbrukumā jaudīgāks spēlētājs. Ne labos galos, varbūt jaudīgāks, es nezinu. Bet, Lorenz ir atkal Nimburgā. Jā. Bet, VEFA, man liekas, būs smaga sezona, tīpaši Čempionu līgā. Es nezinu, ies grūti, Mārtiņam jādara Gulbim, man liekas, ka brīnumi ir. Varbūt ne, bet tas sastāvs liekas krietni vājāks nekā pagājušajā gadā. Mārtiņ, kā ies Mārtiņam? Manuprāt, viegli neies. Vien jau, cik ir dzirdēts, diemžēl budžets ir mazāks. 20-30% teju robežās. Tas vien jau atstāja milzīgu iespaidu. Tas pats arī minējāt spēlētājs, kuri gājuši projām, bet tāpat laikā Toro atgriezās. Manuprāt, nepārāk izdevušās sezonas Lietuvā. Vefam ir noveicies, ka viņam nepārāk izdevās sezona. Savā ziņā, bet tā ir tā būtība, ar ko šādi klubi, kas ir foršā pilsētā, tā varbūt ne ar tik lielu budžetu, bet ar spēlēšanu Čempionu līgā viņi spēja piesaistīt. Rīga foršāk prūtēm. Aizbrauc ciemos nogalē. Būs jātais tripiņš. Es varu pateikt vienu lietu, esam pieskāršies Baltijā. Jūs zināt, ka Kams Redišs spēlē šauļos. 7 punkti pirmajā spēlē. Jā, es nepārāk labi gāju, bet es uzzināju no savu vienu lietuviešu drauga, kurus te bieži piemin. Viņš tur painteresējās, ka Kamam Redišam pirms viņš parakstīja līgumu. Bija ļoti svarīga McDonalda esamība pilsētā. Tas esot bijis tāds pēdējais. Viņš tur nav baigi skaties pirmais gads, bet Maķīts esot bijis viņam diezgan svarīgs. Divi, man liekas, tur bija. Jā, tāpēc gan liela pilsēta. Skaidrs, ka vismaz viens viņš ir, ja viņš tur spēlē. Apartamentam jābūt gājienu distancē no McDonalda. Ne ilgāk kā 5 minūtes gājiens. Breakfast menu ierakstīs līgumā. Bet Vefam būs, starp citu, garajā galā te varbūt tās pat Toro, Lorenz, tā kā, Toro Novickis ir Lorenza Bobro vietā, tā teiksim. Bet
ir garais gals bez metiena. Arī tas Džeks Pence Karlsons, kurš savainojās, un cik es saprotu, tas nav vēl nekur izsludināts, bet, cik es saprotu, viņš nebūs vismaz sezonas pirmajā pusē. No Beļģijas? No Nīderlandes, Beļģijas, Nīderlandes līdz atnācis 4. numurs. Jā, bet viņš arī bija bez metiena. Visi tie spēlētāji tādi, bez tāda stabila tālmetiena. Mūsdien basītīgi grūti. Mārtiņš Gulbs ir old school Džeks. Analītika? Nē, Nē. Tā kā, un tie bumbas turētāji, tas Zahirs Porters no Portugāles līgas, kas ir parakstīts, tas droši vien ir tāds izteikts ballhandlers, bet ar vienu, man liekas, ka bišķi par īsu. Tāda veidot. Jādod iespēju viennozīmīgi sevi apliecināt nākamajā līmenī un pierādīt, ka viņš ir izlases Džeks tagad. Bet tālāk mēs skatāmies, ka Bērtāns iemetīs tur savus metienus kaut kādā spēlē. Jā, bet viņš ir tas, kuram vajag izkārtot to metienu. Un skaties, kas mums ir tur tālāk. Berkols un pats savainojās. Berkols ir savainojās, tad ir Rodrigo Būmēsters, kas var kaut kādos... Nē, Būmēsters var, Jā, bet viņš arī... Bet, tas nav, ja mēs runājam par Čempionu līgas mērķi, tur tik tērā no grupas. Vienalga, ko tas nāks no tās kvalifikācijas pretī. Būs grūti. Būs grūti arī šajā čempionātā. Man liekas, ka būs grūti arī Latvijas-Igaunijas līgā. Grūtāk nekā iepriekš. Es domāju, būs grūtāk savā ziņā. Bet garais gals, kā jau minējāt, priekš Latvijas-Igaunijas līgas, viņiem ir gana solīts. Piedod, man šķiet, ka Toro ir līdz Čempionu līgas beigām parakstīts. Pagaidām, jā. Pagaidām viņš ir līdz jaunam. Jā, tas jūsu žurnālists darbs. Bet es pieļauju, Nē, tas bija šoreiz, tā ir. Jā, bet es pieļauju, ka viņš, ka viņi tad meklētu vai viņu jaunu līgumu, vai parakstītu vietā. Plus vēl noteikti viņi meklē to 4. numuru kaut kādu, kā minēja tas Džeks no Nīderlandes, Beļģijas līgas. VFam ir jācer, ka, nezinu, kaut kāds varbūt tas ekstra līdzeklis kaut kur var jau parādīties Latvijas apstākļos, sezonas laikā. Nezinu, kāds sponsors. Cerams, lai viņi var. Labi, varbūt. Es gribu beidzot veiksmīgi čempionu. Ejam tālāk. Basketbola klubs Ventspils. Tātad Rendolfs ir aizgājis projām. Rendolf vietā ir Kamerons Šeltons no Slovākijas līgas. 20+8. Kur ir Rendolfs aizgāja? Es redzēju, bet viņš parakstīja Rumānijā. Rumānijā parakstīja. Naudiņu. Jā. Tagad ir tātad, Ralfs Plēnis sistemā diezgan daudz un labi sameklē tos Džeks no tādām pēc statusa zemākām līgām varbūt, vai kaut kur līdzīgām līgām, kas nav, teiksim, tās top līgas. Viņš mēdz labus Džekus sameklēt tiešām no tādām līgām. Šis, cerēsim, bet arī bez metiena, jā. Viņam ir zem 30% karjerā tālmetiens. Ārējiem spēlētājiem. Tad viņam ir ausējis vismaz, ko padalīties. Viņš ir ausējis. Viņš nezināja, ka tā var būt. Vai ko? Tu teici ap 40? Birkāns ir atpakaļ. Jā. Birkāns ir atpakaļ. Tas ir labi. Vatsona vietā ir Brians Tomas no Bulgārijas līgas. Tas gan ir ar metienu no tālienes 40%. Par viņiem mēs spriestarēsim tikai. Jā. Ir Lekūna vietā ir cits lietuvietis, Urkis. Pareizi, jā. Tāds arī borderline, tāds pirmās, otrās Lietuvas līgas spēlētājs bijis savā karjerā. Es tagad, ka viņš vairs nespēja Latvijā, tas Lenkuns, viņš reāli izties, ka viņš ir no manas tās mūsu entuziasta līgas. Viņš ir tāds Džeks. Nē, pēc vizuālā. Pēc vizuālā, spēlē viņš ir labi spēlē. Labi spēlē, jā. Šim līmenim, bet... Labi, man arī Šermadīni izskatās no mūsu amatieriem. Ja es redzētu Šermadīni... Šermadīni izstāst 40 gadīgs visu karjeru. Tad, ja es redzētu Šermadīni iesildamies pret mūsu, varbūt tāds, viņš bumbas savāks, bet tā jau mēs viņu nosakām. Būs grūti pārmest pāri. Vai tu tiksim, ka viņš lēts gan. Un kārtjo reizi ir Ventspils devusi iespēju arī vietējiem, kurš ir pabeidzis koledžu Amerikā. Atanāsovs tagad ir tas, kurš ir pievienojies. Iepriekš Bērze, iepriekš Kuličkovskis bija tādi. Tagad tajā jaunajā Ventspils laikā, kopš viņiem ir mazākas iespējas. Tā. Tad ir palicis Zaķis. Blumgrens ir šobrīd bez līguma. Tas, kas bija pagājušajā gadā. Jā, Somijas izlasē uzspēlējis. Tā kā, kas zina, varbūt arī vēl varētu. Bet katrā ziņā... Man šķiet, ka Šeltonam jātaisno cerības uz sevi uzliktās. Un tad jau es teiktu, ka ļoti līdzvērtīgs sastāvs kā pagājušo gadu. Jācer, ka neviens nepievērsīsies Dievam pamatā, kā pagājušās sezonas sākumā viņam gadījās. Tā kā tā jau viss būs. Nē, cerēsim, ka ir jau pievērsušies tik tālu, ka nav vairs jāmaina nekas savā dzīvē. Domāju, ja Ralfs būs trāpījis ar šiem dažiem ārzemniekiem, protams, kaut kādas izmaiņas ir iespējams, bet ja lietuvietis, kas ir parakstījis, tā teikt, viņš dos savu šo lietuviešiem raksturīgo nekaunību un savu tādu kaut kādu arī radošumu uzbrukumā un arī ārzemnieku minēja. Tā kā es ticu, ka daudz kas ir iespējams. Jo kaut kāds, tas kodoliņš paliek tur un savā stilā viņi noteikti arī spēlēs, kā līdz šim ir darījuši treneru Fogeļa vadībā.
aizmirsu pieminēt VF sakarā Anģelu. Man liekas, ka tā ir tāda intriga, ko mēs gaidām, kā viņš izskatīsies pieaugušo basketbolā, jo Madrids Realā viņš labi spēlē jauniešu tajā sistēmā un jauniešu Eirolīgā arī. Tā kā būs ļoti interesanti pavērot, kā viņš izskatīsies. Jo viņam varētu būt liela loma. Jā. Tālāk Rīgas Zeļi, jauna mājvieta. Jā, Rīgas Zeļi būs tā, ko... Beidzot mums ir tāda, es paskatījos Frakts Superkausu, un beidzot mums ir tāda zāle, kura izskatās tā, kā izskatās tur televīzijas pārēdēs Polijas līgas vai Lietuvas līgas zāles. Tā, ka tev ir skatītāji apkārt, ka nav tā sajūta, ka tu skolas zālē spēlē. Es jau to varu teikt, ka... Olimpiskais, kur tev ir tā kā šī tik skatītāji, un tad siena tāda. Par kuru tur... Olimpisko centru. Tu runā par Rīgu, bet, pagaid, tagad jau, Valmieras zāle izstās, Ogres Liepājā mums tā siena, kā ir, tā ir. Ogres zāle jau, ka tagad filmē pareizi, uz tribīna arī izskatās normāli. Tā. Olimpiskais sports centrs man nepatīk. Un tad tur vēl kaut kādi bērni, kas no peldēšanas kaut kas ar florbolu tur ienāk iekšā. Tas nav vajag forši, Neko darīt. Tāda viņi ir ievākšies komandas sporta spēļu halē. Viņiem prom ir Fords, Freimans, no tā sezonas beigas sastāv Raimo un Lācis pārgājuši uz 3-3 basīti, un Krišs Helmans arī ir prom šobrīd Meksikā. Un klāt tad ir Frankijs Fidlers un Franks Čempions. Labs uzvārds. Vai čempions kļūst par čempionu? Viņa jau kļuva par Baltiku Fraktu Superkausu. Jā, tad ir Rodijs Mačoha. Tas jaudīgs papildinājums vietējiem līmenim. Manuprāt, kā viņš izlasē izskatījās? Es domāju, ka ļoti labi redzēt, protams, ka viņš jauns džeks, varbūt nav kaut kādā brīdī tā pieredze un augstasinība, bet tur, tā teikt, ķermenis izmērs viņam ir viennozīmīgi nedaudz, tā būs pārliecību. Es domāju, ka viņš var spēlēt labā līmenī. Nu, un vēl ir Kristīņins un Bonis klāt. Arturs Šenfels nav slēpis, ka viņš mēģinās dabūt Krišu Helmanu atpakaļ, tad, kad viņam beigsies Meksikas līgas sezona. Tā kā skatīsimies, vai tas izdosies, bet kādā ziņā Zeļi jau kā Alaž iepriekšējo pāris sezonu laikā ir apliecinājuši, viņi nebaidās meklēt papildinājumus sezonas laikā, un tādus, kas beigās īstenībā būtiski lomu spēlē. Kā jums izskatās Zeļu šī brīža sastāvs? Diezgan interesanti, ļoti daudz pārmaiņas. Diemžēl šo Fraktu Superkausu nebija iespējas pastīties, bet šķiet interesanti kaut kāds savs, tā teikt, jaunības un pieredzes apvienojums. Tas pats Bonis ir atpakaļ Latvijā. Tomēr viņš var spēlēt mierīgi divās pozīcijās uzbrucēji. Tas pats Denis Kristīnins, manuprāt, gan labi sev pierādījis iepriekš, arī pret kuru pats esmu spēlējis. Un var darīt savus lietas diezgan veiksmīgi laukumā. Savus lietuviešu lietas. Tieši tā, iedot šo savu kaut kādu papildus nekaunību, varbūt, nedaudz viņus papīri, man liekas, izstāst tādi undersize šobrīd, bet zinot, cik labi šie manas divas minētie spēlētāji cīnās pa bumbām, tas pats Rodijs arī ir, kā minēja, ir liels, atletisks. Viņam ir Toms Skuja, kas tomēr jāsauc, Teju izlases ar spēlētājs, tomēr viņš ļoti ilgi bija un aizsardzībā viņš savu darbu izdara un uzbrukumā, es domāju, viņš šovasar būs iegūs gana daudz lietu un iemācījies, saprats un to pārliecību savu tikai audzējis. Es domāju, ka viņam ir tiešām iespēja parādīt sev tagad jau nākamajā līmenī. Viņam ir 20-gadīga veterāns, Jūras Vītols. Jā. Kurš jau kaut, 6. sezonu, 5. sezonu laikam spēlēs Latvijas Igaunijas līgā. Bet, jācer droši vien uz Roberta Bērziņa veselību, jo viņš arī, man liekas, ka viņš ir formā. Arī viennozīmīgi, viņš ir ļoti eksplozīvs un kaut kādā ziņā nedaudz tāds neparedzams spēlētājs, cik esmu redzējis, bet viņš var būt ļoti efektīvs, kaut kādu uzplaiksnījumu viņam ir, cik esmu redzējis spēlē. Tas lielais trīnieks, kuram noteikti medaļas kādam gribēs atņemt. Valmiera. Tas izstās, man liekas, lielākā intriga droši vien ir Kaspars Vecugars pirmo reizi galvenā trenera pozīcijā. Es jau teicu iepriekš, varu pateikt atkal, es tā kā ticu viņam, ka viņam ir iekšā treneris. Un ka tur varat tev ir sanācis ar Kasparu pastrādāt kā treneri. Kā treneri īpaši viņš nedaudz izlases bija, bet viņam tur jau īpaši neuzticējās. Viņš vairāk kā min tehniskais darbs, kaut kādu individuālos treniņus drusku, kaut ko pavadīt, kādam palīdzēt, kaut ko tur iesildīties. Bet nav bijusi pagaidām saskara. Bet kāpēc lai nebūtu? Es domāju, ka savu pieredzi viņam ir gana liela un viņš to noteikti zina, ko viņš darīja. Viņš vēlējies pārkvalificēties uz treneru. Lētis uzreiz viņam. Protams. Un kopumā tāds lietuviešu vaibiņš jūtams sastāvā tāds garais bez metiena, bet tāds ir arī garais ar metienu. Omārs Paičs taču paņemts ir
ir no šķiet Vimsī komandas bosniešu centrs. Tā kā, tur lielākā intriga man bez trenera vēl ir tas jaunzēlandiešu NCAA beigušies. Talants. Aniva. Teicis Jones. Šodien varēsim vakarā baudīt. Jā. Man šķiet, ka tur ir pieredze, ir Vītols atpakaļ, ir Koks paliek, Ate paliek. Jā, ir jauda zem groza, Mālmanis. Kaut kādu uzlabojumu, man liekas, labi. Nav pagājuši, ka bija labs tas Kahils Spīrs, jā. Viņš bija labs, bet ejam citās. Ja mēs tā salīdzinām, tad Elksnis ir projām un Vītols ir klāt. Un es laikam uzskatu, ka tur ir upgrades, piemēram, no Vītols pret Elksni. Jā, ir arī. Tīri labi, man arī Karlsons patīk. Jā, skatījos playoffs, bija uz pēdējo spēli, man liekas, aizbraucis. Tīri labi patīk. Viņam beidzot bija iespēja. Tur aizbrauc projām. Jā. Viņš to iespēju paņēma. Mēģināja izmantot. Man liekas, arī būs interesanti komanda. Es saku, tad tās sišanās būs baigi labā. Zini, ko es domāju, vienīgi atgriežoties nedaudz pēc zeļiem, viņi pirmo reizi spēlēs arī Ziemeļlīgā. Un tas ir kaut kāds faktors, kas jebkurā līmenī, pat Eirolīgas līmenī, ir nostrādājis tiem klubiem, kas pirmo reizi startē arī kaut kur ārpusē. Tiem tā organizatoriskā pusē var atstāt kaut kādu ietekmi uz sportisko rezultātu. Man šķiet, tāpat Gran Canaria mēs atceramies, tur Eirolīgā spēlēja, nevarēja ACB līgā, tur mocījās ACB līgā un regulāri īstenībā pagājušajā gadā taču Baskonija tāpat un tam līdzīgi. Un zeļi, viņiem tas ir noteikti arī izaicinājums kaut kādā ziņā. Es zinu, ka viņi uz pirmo spēli Varšavā lido spēles dienā. Spēles dienā lido un arī pēc spēles uzreiz lido apakaļ. Tā kā cerams, nebūs pagarinājums. Ka nenokavē lidmašīnu. Tā kā, tas, man liekas, ir kaut kādas lietas. Tā ir lieta, kas var atstāt kaut kādu. Last call, Juris un Brasko. Kā tev šķiet? Viennozīmīgi, bet tāpat laikā. Kā jums ar Ljubļinu bija toreiz, kad jūs spēlējāt gan Polijā, gan Čempionu līgā? Mums bija, tas jau bija tas Covid gads arī. Nebija nekāda kā problēma atskaitot, braucienu uz Nižņī Novgorodu, kas aizņēma 23 vai 24 stundas kopš izbraukšanas ar kājām iešanu pāri Kaļiņingradas robežai un tad, stāvēšanu Ziemassvētku vakarā atpakaļ ceļā mājās pusotru stundu, jo Džeks negrib pieņemt, jo viņam pēc 40 minūtēm beidzās mājiņa. Viņš saka, es negribu gaidiet nākamos. Nebija nevainas, bet es negribu grūti ticēt, ka viņi tā pārvērtēs, teiksim, drīzāk nenovērtēs to Latvijas-Igaunijas līgu un ka viņi koncentrēsies tikai, šie ir tie īstie mači un tagad vietējā līgā. Es nedomāju tādā ziņā. Es domāju tīri tādā organizatoriskā ziņā, ka tas tomēr prasa arī spēlētāju to fizisko resursu, tā ceļošana un vai viņiem pieteiktā sastāva un tas droši vien, ka fizioterapeitiem kaut kā citādāk jāstrādā nekā līdz šim viņi ir strādājuši. Es pieļauju, ka tur kaut kas var būt citādāks. Bet, zini, kā spēlēt, neredz, saka, ir foršāk nekā trenēties. Tās 2 spēles nedēļā, sevišķi jauniem džekiem ir ļoti forši. Tiem, kam ir ģimenes, tie labāk tad paliek mājās. Vairāk vietas. Bons nebrauks tālu, jūs izbraukumos. Bons paliks. Bons tikko bija Polijā. Es nezinu. Bet tā labi, te ir 4 izbraukumi. Jā. Te ir 4. Labi, ejam tālāk. Ogra? Laikam visstabilākā sastāvā noturības cauri gadiem. Es tieši nekādu pārsteigumu daudz, jā. Medis un Zēbergs ir beiguši. Es vispār godīgi saku, neko nezinu. Kaut kur gribēju palasīt, kas Ogrē notiek vai ko. Par viņiem arī maz informācija. Viņi tā kā nedalās ļoti daudz. Tie ir pārbaudas spēles redzēja. Tagad pat bija pārbaudas, viņiem ir tas viens amerikāņu sastāvs. Iepriekšējais amerikānis pēc pagājušās sezonas beidz karjeru pēc sezonas Ogrē. Kurš? Mails Rezniks. Viņš kā nespēlē vairs basketbolu. Bet tas tad joks, es neticu, ka Ogres dēļ. Bet tā. Un tagad viņiem ir cits, kurš mēģināja tā neveiksmīgi bijušās Dienvidslāvijas klubos sākt savu karjeru un tagad mēģinās atspērties caur Latvijas-Igaunijas līgu un konkrēti caur Ogri. Anatolijs Šundels ir beidzot vesels, tas Ukraiņas spēlētājs, kas viņiem jau bija pagājušo gadu, tagad viņš spēlēs. Es teiktu, ka plus mīnus tas kodols un līmenis ir saglabāts. Atkal būs tāda play-off robežas komanda. Man liekas, Ogri vienmēr ir tāds neparocīgs pretinieks sevišķi
sezonas laikā var kādam iekost, atņemt tos punktus, tās uzvaras. Bet jā, vinēja Medis un Zebergs. Tie arī bija divi tādi. Tie bija divi kodēji. Divi lielākie. Es atvainojos, ne tādā ziņā. Ir beidīgi tādi aizsardzības speciālisti, par kuriem viennozīmīgi nebija viegli spēlēt, jo ceļu viņi centās nevienam negriezt. Tā kā, kaut kādā ziņā varbūt tas var atstāt arī nelielu iespēju. Kaspars Bērziņš. Viņš vēl nav parādījies. Vēl nav parādījies. Varbūt parādīsies kādā brīdī. Liepājā gan liels ļoti pārmaiņas, arī budžets krietni samazināts un atkal ķers pie jauno audzināšanas. Un gandrīz visi vadošie ir projām. Dubuls, Čilps, Mačoha, Lasenbergs, Kuksiks, tur jau Malmans, tur tiešām Freimans paliek? Kilups ir, man šķiet, ka Freimans beidz. Freimans beidz. Es trenē? Jauno paudzi gatavo. Man liekas, trenē, un viņš nav nekustamo īpašumu aģents arī. Jā. Atgriežas Emīls Krūmiņš no tādiem mazliet pieredzējušākiem klāt, kas man patīk un interesē droši vien ir Fērbergs, kā izskatīsies profesionālā basītī pēc NCAA karjeras, un Iļļa Kurucs, kurš bija 18. Viņi parakstījuši Kurucs? Jā. Kaut kur esmu aizpildējis, palaidis garām arī šo. Tāds, būs grūti tikt play-offos šajā komandā šogad. Būs grūti. Viņiem ir amerikāns pirmo reizi kopš... Cik 6 komandas tiek play-offā? Nē, 8. Nē, mēs runājam par Latvijas-Igaunijas. Latvijas-Igaunijas līgas play-offā. Pagājušajā gadā tiks 6, vai šogad tiks Latvijas 6 komandas? Nē, es domāju, vietējā līgā. Vietējā viņi tiks play-offos. Vietējā tur nav. Viena netiks. Būs grūti tā teikt. Bet viņiem ir pirmo reizi amerikāns pēc 6 gadu laikam pārtraukuma. Jā, ļoti sen nebija bijis. Un sākumā, cik es saprotu, ļoti lādzīgs džeks, un sākumā varbūt nebija tā loma paredzēta tik liela, kāda tā tagad izskatās pārbaudas spēlēs, ka viņš varētu būt tas viens no vilcējiem tur. Un Henriks Bajārs beidzot daudz spēlē, vismaz pārbaudas spēlēs, tā kā varbūt arī kāds spēlētājs, kas uzmirdzēs. Un tad noslēdzam ar University of Latvia. Pirmo reizi viespēlētāji, nevis 6 gadu laikā, bet vispār vai ne? Nē, nav Ukraiņi. Jā, Viļņas Arhējos viņiem bija. Labi, amerikāns gan viņiem ir pirmo reizi, ne? Amerikāns ir pirmo reizi. Marlons Šorts. Cik es tā esmu dzirdējis? Bez maksas spēlē basketbolu. Droši vien... Ko viņš dara Latvijā? Ne, viņš pabeidza. Nē, varbūt viņš maģistrantūru studēs. Droši vien jau par šaubos viņš par brīvpusdienu. Futbolu brauc dažādi spēlētāji, futbolā tā ir normāla pierādīt, atspērties. Futbolā tad viņiem parasti ir tās akadēmijas, kas par viņiem maksā, lai viņi varētu tur metā spēlēt. Es nezinu, kas te viņš varbūt bagāts vecāks. Varbūt. Bet, cik dzirdēts, varētu nebūt vienīgais amerikāns, varbūt vēl kāds parādās. Ir arī Armēns. Jā. Armēņu garais, kurš Armēnijas līgā pagājušo gadu. Viņš 7 spēles tikai nospēlēja, bet uzminiet, kāda viņam bija statistika. Laba vai slikta? Laba. 17 punkti, 9 bumbas. 22 plus 19 vidēji. Cik viņš ir lielāks par Šermandīni? Nav, varbūt platāks. Garāks nav. Tā kā, un Žānis ir piesaistīts tur, kā sporta jautājumu risinātājs. Viņš arī ir tas, kurš ir meklējis šos spēlētājus. Gaidām sezonu. Izklausās interesanti, jā. Laikam pirmā lielā spēle, es kā rīznieks, kas jāatskatīties, ir cilvēkiem. 4. oktobrī Ventspils pret Zeļiem ir tāds pirmais, kur sadurās jau favorīts. Komandas sporta spēļu hāla. Kad būs Rīgas derbijs? Es īstenībā tagad nezinu. Nav sākumā sezonas, nebija sākumā. Tu domā Latvijas universitāti pret VF? Nē, University of Latvia pret VF. Rīga būs zila. Jā, labi. Noslēdzam par šo. Ejam pie raidījuma noslēguma. Nākamreiz vairāk par NBA, jo tad arī tuvosies NBA sezona, bet noslēdzam ar tādām nedaudz jāstrākām ziņām. Maz dažām, jā, es tikai pastīšos. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Slovēņu pieredzējušies treneris, kurš vispār daudz arī pirms čempionāta daudz figurēja. Viņš, man liekas, bija treneris, kurš visvairāk kaut kur figurēja. Eksperts. Smago Sagadins pēc Eirobasketa pateica, ka Slovēnijas starta jaudu samazināja tas, ka Luka Dončić bija pārāk daudz zaudējis svaru vasarā. Ka viņam tomēr vajadzēja bišķīt. Tomēr, viņš 12 kg zaudēja. Vajadzēja būt bišķi
8 Bet 12 kg ir daudz. Nu, daudz, jā. Tas ir daudz. Mārtiņa, esi ar kaut ko līdzīgu saskāries, kad kāds tos komandas biedrs, vai tu esi pārāk labā formā? Kad tas traucē komandai. Es tikai biju kādu vienreiz pārāk smags palicis, ka vairs nevaru sezonas beigām iedākot, ka tā sezona tik gara ir. Bet sezonas laikā tu kļūsti smagāks, jo ir dažādi. Ir spēlētāji, kam ir otrādāk. Nē, tas atkarīgs no visas kopējās situācijas. Un tā sezona ir pārāk grūta, pārāk smaga. Tad, zin kā, tā uzvaras nav un tev kaut kā to nāks kompensēt vakarā. Ar to maķīti kaut kur šauļot. Šauļu maķīti vai kaut kādu saldējumu apmēram nevajadzīgi daudz. Un tad ir tā remdējies. Un tad pienāk 3-4 kg nevajadzīgi klāt. Bet cik ir svaram jāmainās, lai tu to izjustu? Laukumā. 12 kg. No? Plus, mīnus, tur plus 3 vai 4, mīnus 3 vai 4. Tas jau ir jūtams, vai tur mazāk tā? Es teiktu, kaut kādi aptuveni 5-6% robežās. Tas atkarīgs, protams, cik tu sver. Ja tev ir parasts svers 80 kg, ja tu sāks svert 81, 82, varbūt tu kaut ko jutīs, ir džek, kas jau izjūt, bet parasti, es domāju, tie 5-6 kg, ka tu reāli jūti, vai nu tu tiešām jūties ātrāks, atletiskāks, izturīgāks, nedomājies tev 5 kg, es nezinu, tur ūdens bačuks nav līdz jānes visu laikā, tu pieredzi. Vai arī 5 vairāk, un tavi ceļi ļoti to jūt. Jā. Arī, jā, bet arī... Pēc tam citu, Džoels ir bijis ļoti noteikts, bet laba vieta, kur ielikt ūdens bačuku. Un es gribu šo ziņu arī pateikt, jo tas ļoti interesē. Man liekas, manam dēlam mīļākais basketbols tagad tas būs pēc Somu supertalants Mika Murdinens. Uz bronzas spēli ierodās ar Zivens McQueena mugursomu. Man liekas, ļoti forši. Un kas pēc interesantākais, viņš ir tik jauns, ka tā iespējams ir mugursomu, ko viņam nopirka. Viņš bija bērns, jā. Jo, viņam ir 18 gadi. To viņi pasniedz, kurā gadā ir pirmā filma. 2006. gada filma. Piedzim 2007. Tātad burtiski tā filma ir gadu vecāka. Tā Soma var būt gadu vecāka par viņu. Tas nav. Retro viņam. Viņam retro, jā. Viņš ir tā vecākā brāļa Soma. Tev ir, Mārtiņ, bijis kāds komandas biedrs vai, nezinu, varbūt tu pats? Kurš Zivens McQueen? Ar kādu ekstravagantu apģērbu ir izcēlies. Tas, protams, NBA vairāk izplatīts, bet varbūt Eiropā tu esi novērojis kaut ko. Kas ir tie, kas vairāk zīmējas? Man tagad grūti atminēties, laikam neesmu Eiropā nav tā, ka visi saģērbjās komandas treniņu tērpos un vienkārši iet. Tā, es vismaz cik es esmu redzējis. Uz izbraukuma spēlēm droši vien. Man liekas, nav bijuši tik ekscentriski kadri man komandā. Varbūt savā ziņā ir paveicies arī. Jā. Vai arī tieši nav būtu ko pastāstīt tādā gadījumā. Jā. Labi. Ievedam nākamos raidījumu, jā? Ievedam nākamo raidījumu. Jo nākamā nedēļa noteikti vairāk runāsim par NBA. Te visu vasaru runāja, kad Bens Simons beigs karjeru. Turpat bija baumas, ka viņš varētu vairs nespēlēt NBA. Un tad viņš atbildēja ar vienu vārdu - nē. Tas jautājums ir izbraukt ar, jo viņš tur ir amerikāņu futbola bumbu, nevis basketbola bumbu, bet nē. Viņš saka, ka viņš vēl spēlēs NBA. Tā nav, kad komandas stāv rindā pēc viņa šobrīd. Nav, galīgi nav, jā. Vēl tik nesen, salīdzinoši nesen drafta pirmais numurs. Šobrīd viņš laikam it kā atteica Ņujorkai, it kā neatteica Ņujorkai. Tur nevar saprast. Un tad viņa aģents no viņa atteicās pēc tā Ņujorkas gadījuma. Varbūt nav tā labākā situācija. Varbūt lai zvana Kemam Redišam. Un apvieno spēku šaujos. Tas būtu kaut kāds. Mums ir 2 maķīši. Jā, mēs varam katru savā ēst. Jonavā nav, uz turien nebrauc. Jā. Tad Kauņu tuvākā vienīgi. Ko? Viss, viss. Baigi gari izrunājumi, bet tur bija daudz līgas, daudz lietas. Novēlam, Mārtiņ, tev ātri atvesļošanos un atgriešanos laukumā. Galvenais kārtīgi sadziedēt savainoto roku, un tad jau, lai izdodas laba sezonas otrā puse. Paldies, ka uzaicinājāt arī. Labi, mēs ar jums tiekamies jau pēc 2 nedēļām. Tad runāsim vairāk par NBA. Pagaidām. Čau! Tā.